dodos uz savu autobusu meklēt, kur ir Flixbusu pietura. Vēl gan ir kāds laiks, gandrīz pusstunda. Visu šurp ceļu nopļāpāja vilcienā ar šķirilankieti, kurš studē un strādā Latvijā. Un tā interesanti dzirdēt tādu perspektīvu no kāda, kurš saka, ka ir atbraucis tādu attīstītāku valsti, gan ētiski, gan infrastruktūras ziņā un tā tālāk. Tā perspektīvai, ja mēs jau raduši esam sevi salīdzināt tikai ar vēl attīstītākām valstīm. Manējais Flixbus arī piebrauc, pirms tam vēl sabiedrēja šoferi, ka it kā nevarēja ieraudzīt man riteņa vietu. Bet pēc tam kaut kā atratrodzienu. Viņi paši pastījās tajā savā, ka trešais ritenis līdz Prāgai tomēr bija uz mana vārdu. Es domāju, es špirku, varbūt, ka nenopirku. Pats savā tajā mobilajā arī nevar ieraudzīt, bet tur jānokričā tas PDF biļets vēlas, lai redzētu, ka parādās tas ritenis. Kaut kā pieraktēt ar to man riteni. Galīgi. Kaut kāds murdziņš. Piebraucam te Brno stacijā. Viņš pasaka kaut ko krieviski tikai. Es sapratu, kā parasti. Man izklausās 10 minūtes vai 5 vai 10 minūtes vai vispār viņš krieviski vai kaut kāda čeha izloksne krieviski. Aiziet, paņem kafiju. Nāk atpakaļ, man autobusa vairs nav. Ar visām labi, ka es paņēmu priekš tās kafijas vismaz karti. To maksājumu karti. Es piegāju te pie Flixbus biroja, saku, ko tagad darīt, man autobus aizbrauc, nevar kaut kur sazvanīties, viņiem viņš teica, būs pēc 50 minūtēm nākamais uz Prāgu. Labi, te Brno, nevis kaut kur vispār LRAtā vēl kāda Polija vai kas. Un vērtskot, tagad nopirku biļeti uz to, kas ies pēc tām minūtēm. Viņš teica, es vēl pateicu, man taču tur ir arī velosipēds. Viņš teica, viņš sazvanīsies ar
Nu, tā kā painformējas par to. Tāds smaidīgs, ko tu jūs kāpāt pēc kafijas vai kā es teicu. Nu kā, teica, ka pauze. Apstājas, nu parasti normāli pauze 5-10 minūtes pat vairāk tur aiziet. Nē, šis paņem un aizbrauc prom vienkārši. Tā laikam ir likteņa ironija. Nu gaida nākamo autobusu tagad uz Prāgu, bet te šitais te tabakas, kas tur pārdodas kaut kāds kioskiņš saucās non-stop. Ķipa tā kā zīme, ka šeit nav pieturas. Te nevar kāpt ārā no autobusiem. Nu, vismaz tas tajā Flixbus ofisā vismaz man šitajā te solīja, kad, nu jā, kad es viņam izstāstīju tieši konkrēti kādas man ir tās mans tur palikušas ritenis un uz krēsla 2 somas, ar visu, ar pasi, ar laptopu, ar visu. Labi, ka es to bankas kartu vismaz priekš tās kafijas paņēmu līdzi. Es nevarētu nemaz nopirkt, es nebūtu paņēmis bankas kartu, nebūtu varējis vispār nopirkt pat to biļeti priekš tās nākamā autobusa. Jā, vispār to jostas somu laikam nekad nav, ka kāpj ārā, vienmēr jāņem līdzi, un es tagad vispār nezinu, vai es kādreiz no autobusiem kāpšu ārā vēl uz pieturām. Viņš varbūt pat angliski to teica. Stop. Es tikai sadzirdēju stop. Nu, laikam sadzirdēju vēl ko gribēt. Varbūt viņš teica no stop vai tam līdzīgi. Tā, kas tas tāds ir. Nē, tas iet uz Prāgu. Laikam. Tas iet uz Prāgu. Tādā autobusā vismaz esam nākamajā. Cerams, ka mantas tur būs uz vietas. Nocēru savu autobusu šita Prāgā. Vajag netīs par to lietas kaut kā, vai no garām braucošām mašīnām, tur sities virsū, bet nu tāds cūkots, bet nu labi, es dabūju visu veiksmīgi apakaļ. Fju. Tagad jādomā. Tas apartaments nav vēl atsūtījis kodu, kā tur tikt iekšā. Bet lietus arī te nāk virsot, kaut kā jābrauc laikam. Tas ir otrā pilsētas galā tas apartaments, vai pa vidu to super skaisto tiltu redzēju. Labi, ka tas pa ceļam sanāk rītā, vismaz varbūt uzspīdēs arī saule, tur braucot pāri, nu kaut kas pat nav skatu vietās oficiālās atzīmēts, bet tik superīgs tilts. Nu, ar tādu skatu. Un šeit arī autobusu baigi superīgi uztaisīt. Tas viss tāds atjaunots, tāds arī apļveidu, tāda arku siena, apkārt sēdi, autobusi tur pienāk. Jā, galvenais, tagad viņš man saka, kad esot bijis, viņš to teica 2 minūtes, jā, 2. Un kā tā, lai es saprotu, viņš angliski pat nerunāja, viņš tagad ar prasa, vai es krieviski māku. Starptautiskā kompānijā nevar pateikt angliski lietas, šito es bišķiņ nesaprotu. Labā saulīt uznāca. Zīme uz Lidl speciāli. Ja šeit tu vienkārši nopērc tajā aplikācijā biļeti. Un viņa aktivizējas pati. Tā parādīšu. Tur nav nekas vairs tā kā Rīgas sabiedriskajā transportā. Viņa speciāli jāskanē. Vienkārši pusotru stundu arī 90 minūšu. Nu, te gan arī 30 minūšu laika biļeti. Pa 10 kronām atšķirās cena.
Tu iznāc ārā uzreiz tev pretī tāds būdiņas, ja nu gadījumā es izsaucis. Ar picām, kebabiem, burgeriem, aliņiem. Jāiet, ja būs kaut kur uzliest, bet nu, tā normāli kaut kur apsēžoties un tā. Un tad, kad nespīdēs saule un nebūs arī zilā stunda, var skot, tā kā nebūs nekāds bildējamais laiks, tad sēdēs nost un ēdīs kaut ko. Tie mākoņi jau atkal nāk viso solī jau lietu atkal. Jā, tā saule jau tur tikai palikusi mazā gabaliņā. Apkārt līst, es gaidu savu ēdienu. Sagaidīju ar ēdienu. Kaut kāda nokiem līdzīgi, mums ir chicken supreme. Un arī droši pēc arī parastos kartupeļus paņēmu klāt. Izvērš to skaisto tiltu. Šis kārta tilts vai kas aizmirst. Uzņemt kopā ar no tā torņa. Atkal jau vairs nelaiž iekšā. Lai gan it kā līdz 9, viņš saka, 15 minūtes tikai palikuši. Un tad johaidīna, tad, kad vasarā saulriets ir un vēl zilā stunda pēc tam, tad lai liek līdz 10 to darbu. No Jūgenstila galvenajām ielām. Un tik superīgs Jūgenstilpas, ko es tikko rādīju, tā viesnīca Sieja. Un arī art deko, te bija arhitektūra, Jūgenstils art deko, tie abi divi man super, laikam mīļākie stili. Kā aizkārt no metro, tā uzreiz sabrauc busi. Nē, nu uzreiz nemanēju, gan ir 10 minūtes jāpagaida. Bet nu labi, tas nav tik traki, bet tagad ir jau jāņem vērā jau 11 naktī. Daudz joprojām cilvēki, daudz busu. Lai gan te jau tikai faktiski 2 reizes vairāk iedzīvotāji nekā Rīgā. Bet nu, dzīvīgāk viņi ir kaut kur vismaz 3 reizes.